Vai mums ir jāpārdod Haalands? Sveicināti starp rindām mūsu kārtējā epizodē, un šodien pavisam īsi par aktualitātēm, par nedēļas uzvarētāju un nedaudz par prognozēm. Runājot par transferiem, ir ļoti daudz sarkano spēlētāju, kuri, diemžēl, mums nevarēs palīdzēt 17. gameweekā. Tie iemesli ir dažādi, ir suspensioni, ir traumas. Ne no visiem spēlētājiem es būtu atbrīvojies, bet no tiem, kuri ir satraumēti, no tiem gan. Spilgtākie piemēri - Mbuemo, nopietna trauma, nav zināms atgriešanās laiks. Niks Pops atgriešanās 3. aprīlī, ļoti laba alternatīva ir Dubravka, par to parunāsim nedaudz vēlāk. Un ir virkne sarkano spēlētāji, kuri dēļ dzeltenām kartītēm izlaidīs nākamo tūri. Tas ir Trippiers, Bruno Fernandes un Douglas Luiss. Protams, ļoti daudz spēlētāju vēlas no viņiem atbrīvoties, bet ar Trippieru es nebūtu tik ļoti steidzies. Tāpat ar Douglas Luiss, jo kalendārs ir diezgan labvēlīgs Aston Villai, bet Bruno Fernandes laikam būs no tiem spēlētājiem, kas neprefermo, un Manchester United neizskatās iejūsminoši. Par aktuālajiem transferiem vairāk izrunāsim caur pozīcijām. Pirmais ir vārdsargi. Mēs zinām, ka satraumējies ir Poms, mēs zinām, ka traumējies ir Areola, nav skaidrība ar Turneru, un līdz ar to vajag kaut kādas alternatīvas. Labākās alternatīvas Turneram, kurš nospēlēja 90 minūtes spēlē pret Vilkiem, tur nav viss tik noteicoši, bet labākā alternatīva būtu Dubravka. Areolam ir arī savas alternatīvas, kā es minēju, tas var būt tas pats Dubravka, jo ir līdzīga cena. Ja kādam ir Johnstones vai kādam ir Sančes, to var nomainīt pret Leno. Kā arī mēs redzam, ka diezgan populārs paliek tagad ar Martīnes no Aston Villas, bet es tik ļoti nesteigtos ar viņu. Aizsardzībā galvenā dilēma būtu, vai mainīt tagad Trippieru pret Aleksandru Arnoldu vai pret kādu citu līdzīgu aizsargu. Kā mans ieteikums būtu Pedro Porro, ļoti uzbrukošs aizsargs no Tottenhamas, būtu izcila alternatīva, ja jūs negribat tērēties Aleksandram Arnoldam. Gribu arī pieminēt to, ka Crystal Palace aizsardzība vairs nav tik aktuāla, un es plānoju atbrīvoties no tās kaut kad tuvākajā laikā. Runājot par viduslīniju, šobrīd ir daudzreiz vairāk vietas interpretācijai. Es paņēmu Sterlingu savā komandā. Es ticu viņam vairāk nekā Palmeram. Man palika Doku, jo viņš jau bija aktīvi piedalījies treniņos. Visdrīzāk viņš startēs šodien Champions Leagueā, vismaz no mājiņas. Un nav skaidrība ar Haalandu. Haalandam tā trauma nav tik nopietna. Ceturtdien viņam būtu jāatgriežās treniņos, tāpēc es būtu vairāk piesaistījies ziņu avotiem tieši par Haalanda veselības stāvokli, ka viņš tikpat labi var startēt arī spēlē pret Kristālu. Viduslīnijā, kā jau minēju, ir daudz variācijas. Doku var mainīt pret Gordonu, jebkuru aizsargu, kas ir ap 7 miljoniem, 6,5 miljoniem, ir ļoti daudz alternatīvas. Mēs redzējām, kā Latvijas pirmās vietas īpašnieks šobrīd veiksmīgi paņēma Dingru, kurš atnesa 10 punktus. Es uzskatu, ka tā ir ļoti laba alternatīva, tā ir droša alternatīva, tāpēc nekautrēties pieņemt svaigus lēmumus. Un kā viens no tādiem lēmumiem būtu Bormutas vai Fulemas viduslīnija. Ņemot vērā Bormutas pārliecinošo sniegumu, es varētu ieteikt Tavernieru un uzbrukumā Solanki. Kas attiecināms uz Fulemu, tur tā izvēle ir plašāka. Man ļoti patīk spēlētājs Harijs Vilsons. Vienīgais viņa mīnus ir nav patstāvīgs spēles laiks, bet kā mēs redzam pēdējās spēlēs, viņš ir bijis ļoti rezultīvs. Šis spēlētājs ir ļoti talantīgs un, manuprāt, ja viņam tiktu uzticēts pilns spēles laiks, viņš dotu ļoti daudz attacking returnus. Kā arī Fulemai un Bormutai ir ļoti labvēlīgs kalendārs, tāpēc tas ir vēl viens iemesls apsvērt šos spēlētājus jūsu komandā. Protams, Rauls Himenes un Andrejas ir arī labas alternatīvas. Rauls Himenes uzbrukumā, Andrejas pusargu līnijā izpilda soda sitienus, izpilda brīvsitienus, ir ļoti aktīvs uzbrukumā un arī ļoti pieņemama cena. Ja jūs esat old school cienītājs, tad vecais labais Viljans arī varētu jums palīdzēt uz nākamajiem 4 gameweekiem.
Uzbrukumā visvairāk ir straightforward par Haalandu. Es Haalandu pārdevu, jo man māc bažas, ka viņš nokritīs uz 13,9 miljoniem. Tas mazāk ir balstīts uz to, ka viņš nespēlēs pret Crystal Palace. Tas vairāk balstīts uz to, ka cena nokritīs uz 13,9. Viņš nespēlēs 18. tūri, un tad es varēšu iegādāties viņu par lētāko cenu, kas man ir, un līdz ar to vinēt 0,1 miljonu. Haalands, Watkins, Solanke, Alvarez, Wilsons un Īsaks ir ļoti aktuāli aseti uzbrukumā. Šie spēlētāji, kuriem būtu vērts uzticēties, un, protams, pastarīši kā Darvins Nuņes, kurš, diemžēl, neattaisnoja mūsu ekspektācijas, bet es ticu tāpat, ka Darvins pateiks savu vārdu. Šobrīd ļoti ātri par kapteiņu izvēli. Tātad galvenie kandidāti būtu Salahs vai Sons. Pāris plusus pār Salahu, spēle mājās. Manchester United ļoti iedragāta aizsardzība, iedragāta pati komanda. Salahs stāsies visdrīzāk pret Regulonu vai Wan-Bissaku. Wan-Bissaka nebūtu tas galvenais pluss, jo viņš ir ļoti ātrs aizsargs, kurš neļaus Salaham izvērsties. Manchester United arī nav Bruno Fernandes, Maguires uz jautājuma zīmes. Nav Casemiro, kurš varētu nocementēt viduslīniju un nedaudz nomierināt spēli. Salahs, manuprāt, ir ļoti solida izvēle. Ja jums nav neviens jāķer, ja jūs gribat stabilitāti, Salahs ir jūsu kapteinis uz Game Week 17. Sons atkal spēlēs pret Nottingham Forestu, un Nottinghamai vidēji ielaisti 2 goli. Ir robi aizsardzībā. Sons visdrīzāk stāsies pret Tofalo, kurš ir uzbrukošā tipa aizsargs. Bet jautājums, vai Sons spēlēs viltus devītnieku, vai to darīs Richarlisons kā iepriekš pret Newcastle. Jo tur, manuprāt, Sons bija vairāk tieši nolikts pret Trippieru. Trippieris bija paguris, bija neveiksmes pret Evertonu, un līdz ar to mēs redzējām, ko Sons izdarīja Trippieru tajā spēlē. Bet atkal Trippiera aizsardzībai es nesteigtos viņu pārdot, ļaujiet viņam atpūsties, un ap 21. 22. game weeku varat viņu paņemt atpakaļ vai vienkārši nopirkt, ja viņš jums nav bijis. Tātad vēl viens pluss Sonam, kā mēs zinām, kurš izpilda pendeles, tas būtu Sons, bet vienīgais bet ar to, ka Richarlisons tajā brīdī nebija laukumā. Bet es domāju, arī turpmāk Sons izpildīs pendeles. Tāpēc, ja jūs gribat spēlēt nedaudz neordināri, Sons būtu laba izvēle. Un, protams, difference makeri varētu būt tas pats Haalands, kurš atpūties būs atgriezies par Kristālu Sterlings. Daudziem ir Palmeris. Palmeris nedaudz baidītos likt pa kapteini, bet, ja Sterlings ir labā formā, arī to es būtu apsvērs. Un mūsu nedēļas uzvarētājs Mārtiņš Vaneks ar savu komandu atnesa rekordliels 77 punktus, kas ļoti labi katējās arī kopējā pasaules reitingā. Galvenie difference makeri, protams, Senesi ar 15 punktiem iesistais gols otro spēli. Sons viduslīnijā, Salahs kā vicekapteinis un priekšā Kuņa, kurš atnesa solidi 9 punktus. Mārtiņa apsveicu, labā soliņa izvēle. Protams, vajadzēs izdarīt nedaudz mājas uz priekšdienām, bet tā turpināt. Šīs nocēs pabeigšu mūsu raidījumi. Skatāties Premier League, skatāties Champions League, laicīgi izdariet savas mājas un tiksimies ar jums nākamnedēļ. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.